Čau! Lai aizlūgt mūsu kanālā 2 par futbolu. Mēs šodien esam Ogru United mačā. Un mēs uztaisīsim svinību vlogu. Knut, ko tu sagaidi no šī mača? Es sagaidu ļoti kvalitīvu sniegumu no abām komandām un ļoti gaidu Ogres uzvaru, Ogres panākumu. Tas būs ļoti svarīgs, jo Ogrei ir ļoti nepieciešami punkti. Pirmās līgas tabulā viņi ir atrodas pašlaik apakšgada daļā un viņiem vajag panākt augšā esošās komandas. Līdz ar to sagaidu Ogres kvalitīvu sniegumu uzvaru un cerams Māru arī parādīs attīstamu sniegumu, lai šī spēle tiešām ļoti interesanta, neaizmirstama un episka arī vienam skatītājiem, kurš ir klātienē, vai arī kurš skatās kādu tiešsaistes vai video par šo maču. Arī par Ogri, kā jūs redzējāt, tā kā es un tu par O! Mačs vēl nav sācies, bet jau laba atmosfēra. Dabūju pa brīvu silto dzērienu. Ļoti labi pa visu padomāts, tā kā ļoti patīk šeit. Maziem aplausim arī pretiniekus, bet visskaļākie aplausi jaunajiem Ogres novada sporta centriem. Tagad būs intervija ar Ogri United Ultru. Kādas tā domas pagaidām par šo maču? Diezgan līdzīga spēle, godīgs rezultāts pagaidām. Ik pa brīdim Ogre uzspiež. Jā, tāds domas. Kā šeit mēs atņemsim viņiem punktus? Es ceru, ka jā. Protams, un paldies, tas arī būs viss. Netrāpīs, es rakstīšu tiesai. Ja tu netrāpīs, esi gejs. Netrāpīs, labi, trāpīs. Visbeidzot kategorijā visi pārējie spēlētāji. Lūk, šāds ļoti skaists Georgi Mačeršvili mums ir uzzīmēts. 7. numurs, viņš ir ļoti labi paēdis pēc ugunskafēs, spēcīgs, liels. Un Olivers Ozols dabū balvu. 15 eiro no ugunskafē. Paldies visiem par dalību. Ui! Iedu! Vēlreiz stūrs, ne? Ui! Atceries redzes. Vidu, skaties, vidu! Aiziet! Viņš nobies no buļas. Paldies visiem, kas atnāca uz mūsu spēli. Bija tiešām prieks skatīties uz tribīnēm, bija ļoti daudz fani atnākuši. Un mēs arī parūpējāmies par jums, sagādājām jums uzvaru, un tā arī jāturpina. Kā tu apmēram tavs sniegums? Personīgi šodien nebija varbūt mana pat labākā spēle, bet tāpat cīnās kopā ar komandu, un tā jau viss ir labi, tomēr neielaidām nevienu. Un iestām, viss kārtībā. Kā te apmēram komandas sniegums? Šodien tiešām var uzteikt komanda. Mēs bijām kā viens vesels. Un tas arī nevēl 3-0. Tas ir
Tas ir komandas ieguldījums, tas ir komandas darbs. Kas būtu jāmaina nākošo maču? Uz nākošo maču, man liekas, ka baigi nekas nebūtu jāmaina. Mums ir jāturpina šādā pašā veidā, kā komandai iet uz priekšu, un tad jau viss notiks. Paldies, tas šodien būs viss. Nu, Knut, kā tev patīk pēc šitā darīt pēc mača? Ļoti produktīvs darbs, jūtos lieliski, vismaz kaut kur noderīgi. Šeit arī futbols, ļoti forši, visi izskatās. Tagad jāpastrādā. Šis mačs bija ļoti labs, man ļoti patika. 3-0 uzvara. Davai, atā!